mēs meklējam sprunki pamesto automašīnu. Hei, skaties, viņš man zvana. Mēs atradām pamesto automašīnu, bet vai mēs to varam salabot? Vai man vajadzētu atvest šo automašīnu atpakaļ sprunki vai nē? Sveiki, mani dārgie skatītāji un mani mīļākie abonenti! Mani sauc Slavs un laipni lūdzam Slavja piedzīvojumu kanālā. Un paskatieties, kas notiek. Sprunkijs, Džavins no Sprunkija, Candy Box. Tagad mani sauc reālajā dzīvē. Atbildēsim uz zvanu un paskatīsimies, ko viņš vēlas. Sveiks, Slāv! Jā, sveiks, Džavin! Esmu dzirdējis, ka tu palīdzēji Blekam. Jā, es palīdzēju Blekam. Tu vari izmantot šo saiti, lai noskatītos manu iepriekšējo video, kā es palīdzēju citam sprunkijam. Tas bija ļoti slikti no tevis, Slāv. Kāpēc tu tā izdarīji? Jā, atvainojos par to, bet man tas bija jādara. Man vajadzēja atrast viņa pikapu. Tādā veidā tagad tev ir jāpalīdz man. Jā, nekādu problēmu. Es tev palīdzēšu. Es varu atrast jebko, ko tu vēlies. Tev jāiet uz pamesto ciematu. Pamestais ciemats. Un tur tev jāatrod mana mašīna. Nav problēma. Labi, Džavins. Es tev palīdzēšu. Atsūti man koordinātas. Labi, puiši. Mums ir jauns uzdevums. Mums jāatrod pamesta sprunkies mašīna šajā pamestajā ciematā. Tad aiziet, sāksim mūsu jauno piedzīvojumu. Mēs dodamies pareizajā virzienā. Skatieties, tur ir kaut kāds ciemats, un tas izskatās diezgan pamests, jo es neredzu nevienu. Jo tajā pusē, jā, mums ir tilts, tā ir dīvaina vieta, un viss šis lauks tiešām izskatās pamests. Tātad, ja mēs virzamies pa labi, es spriežu pēc koordinātām, mums jāiet tajā virzienā. Un mašīnai, kuru mēs meklējam, jābūt kaut kur tuvumā. Varbūt mums vajadzētu šķērsot šo teritoriju, un tad mēs ieraudzīsim meklēto mašīnu. Bet man joprojām nav ne jausmas, kas tā ir par mašīnu. Es nezinu, kur tā atrodas un kā tā izskatās, tāpēc tas man būs izaicinājums. Tātad turpināsim iet, lai redzētu, vai kaut kur šeit tūmā ir mašīna, jo koordinātas mani atveda tieši šeit. Tas ir lieliski. Skaties, re, tā ir. Es domāju, ka šī ir tā lieta, ko mēs meklējam. Ak, Dievs, tas ir traki. Šī mašīna izskatās tikpat pamesta kā viss šis ciems. Ak, Dievs, šī ir Audi. Pamesta Audi. Un tas ir traki. Nē, jā, tā ir veca. Tā izskatās diezgan veca un pamesta, bet tomēr, un tā ir Audi. Es esmu par. Tātad, jā, mašīna ir atrasta tagad. Es domāju, ka mēs varam piezvanīt Džavinam, lai pastāstītu viņam labās ziņas, vai ne? Labi. Džavins no Strunkas, mēs viņam piezvanīsim, vai ne? Sveiks, Džavin, čau! Čau, Slāv, kā iet? Jā, viss ir kārtībā. Es atradu tavu mašīnu. Te tā ir. Nu, kā izskatās? Vai viss ir kārtībā? Jā, tā izskatās mazliet pamesta. Ir daudz sniega, bet es to apskatīšu tavā vietā, labi? Labi. Nav problēma. Tātad, puiši, tagad mums jāapskata mašīna, lai saprastu tās stāvokli un kas te notiek. Tātad, ejam. Ak, Dievs. Jā. Šī ir īsta vācu mašīna. Cik ilgi tā ir pamesta, man nav ne jausmas. Jā, es gribēju atvērt durvis, bet ir problēma. Es to nevaru izdarīt. Tā ir kaut kā bojāta. Skaties, ir dažas problēmas ar krāsojumu. Jā. Protams, tas ir mazliet lietots, bet tomēr. Mani interesē, vai mēs varam panākt, lai šis transporta līdzeklis darbojas un brauc. Tātad durvis ir salauztas, un es domāju, ka tās ir aizvērtas noteikti. Bet paskaties, te ir viena iespēja. Tu vari to izdarīt. Šādi. Jā, tagad mēs varam atvērt durvis. Jā. Tas ir viegli. Paskaties, cik forši tas ir. Un te ir atslēgas. Ak, Dievs. Atslēgas. Atslēgas ar Audi zīmi. Tas ir forši. Tas ir lieliski. Tās noteikti ir tās mašīnas atslēgas. Wow! Salons izskatās labi. Patiesībā salons ir kārtībā.
Jā, salons ir jauks, te ir mazliet tumšs, bet tomēr man tas patīk. Tas ir tik forši. Tātad, jā, es domāju, ka tagad mums jāzvan Džavinam, lai pastāstītu viņam jaunumus. Labi. Jā, Džavin, sveiks vēlreiz. Čau. Kas jauns? Mašīna ir sliktā stāvoklī. Ir dažas problēmas, bet es atradu atslēgas. Tā ir laba ziņa. Bet tā ir vācu mašīna. Tātad tā ir ļoti kvalitatīva mašīna. Es paskatīšos, ko varu izdarīt tavā labā. Lūdzu, mēģini to salabot. Es mēģināšu to salabot, atjaunot un panākt, lai tā brauc un darbojas. Lūdzu, dari visu iespējamo. Es ceru uz tevi. Nav problēma, Džavins. Es to izdarīšu. Sāksim. Salabosim šo mašīnu. Noliksim atslēgas tieši šeit. Jā, tas der. Tas ir lieliski. Protams, nekas nenotiek, jo šī mašīna ir pamesta. Tā tam arī jābūt. Bet tagad mēs varam atvērt. Mēs varētu atvērt mašīnas pārsegu, bet ne tagad. Tas būs izaicinājums. Mums jānoņem viss šis sniega daudzums, lai redzētu, kas ir iekšā, vai ne? Tas prasīs kādu laiku. Pilnībā jānotīra sniegs, lai redzētu, kas ir motora iekšpusē. Kā es to varu atvērt? Tur ir aukla ar rokturi. Es domāju, ka varu. Es zinu, kā mēs to varam atvērt. Jā. Jā, tas darbojas! Urā, tas ir lieliski! Mēs varam redzēt oriģinālo vācu dzinēju, klasisko. Šis ir vecs vācu karburatora dzinējs. Jā. Pārbaudīsim degvielas sistēmu. Protams, mums nav akumulātors. Šie vadi ir tukši, bet man mugursomā ir papildu akumulātors. Starp citu, puiši, ja jūs joprojām skatāties šo video, ceru, ka jums patīk, kā es atrodu pamestos transporta līdzekļus un iedarbinu tos. Un arī, ja jums patīk slavu piedzīvojumi, neaizmirstiet abonēt un nospiest zvaniņa pogu, lai saņemtu visus paziņojumus. Tas man ir ļoti svarīgi. Es vēlos, lai jūs redzētu visus manus piedzīvojumus, un tas būs ļoti jautri, tāpēc lūdzu abonējiet. Tagad mums jāatrod akumulātors. Mums jāpārbauda, vai ir eļļa. Ir nedaudz eļļas. Es pieņemu, ka tur patiesībā ir daudz eļļas, vai ne? Un kā ir ar degvielu? Ak, mans Dievs, paskaties! Iekšā ir nedaudz degvielas. To var redzēt. Tātad uzstādīsim akumulātoru un paskatīsimies, kas notiks. Es nesu šo mugursomu līdzi, lielākā daļa no tās ir mans akumulātors, vai ne? Tātad uzstādīsim to. Pozitīvais, un tas ir, oho, vai tu to redzēji? Ak, mans Dievs, tā ir ļoti laba skaņa. Tas nozīmē, ka ir elektrība, un tas ir lieliski. Pamēģināsim pagriezt motoru. Jā, mums ir aizdedz, es tā domāju. Mums ir labas ziņas un sliktas ziņas. Mūsu motors nav iestrēdzis. Sliktā ziņa ir tāda, ka mums tas jāremontē, lai to iedarbinātu, protams. Labi, tas bija grūtāk nekā es domāju, puiši. Es domāju, ka mums jāzvana Džavinam, zilajam sprunkiem, lai pastāstītu viņam vairāk par to. Kas notiek? Čau, Džavin, jā. Ir dažas grūtības, dažas problēmas ar dzinēju un citām lietām, un visa šī mašīna ir iestrēgusi. Bet es domāju, ka varu darīt visu iespējamo, lai salabotu šo transporta līdzekli tieši tev. Sapratu, bet ja tev rodas kādas grūtības, tu vari saukt savus draugus palīgā. Tā ir laba doma. Es domāju, ka drīz saukšu savus draugus. Jā, noteikti. Man vajadzēs viņu atbalstu. Lūdzu, pasteidzies, man tiešām vajag savu mašīnu. Nesatraucies, es atvedīšu šo mašīnu atpakaļ pie tevis. Tātad mums ir degviela, mums ir elektrība. Protams, mums jāpārbauda dzirkstele. Šis ir ļoti svarīgs vats. Tā lieta ir sliktā stāvoklī. Varbūt mums tas ir jātīra, un tad viss varētu darboties. Jā. Skaties, cik daudz netīrumu. Pamēģināsim vēlreiz. Jā. Mēs to izdarījām. Tas ir lieliski. Tas kaut kā darbojās. Paskaties uz šo veco dzinēju. Tas nedarbojās tā, kā tam vajadzētu, bet ir labi. Pievienosim šo vadu atpakaļ. Tas ir lieliski. Tātad mēs varam darbināt šo dzinēju. Paskatīsimies, vai mēs varam braukt ar šo transporta līdzekli. Labi.
Oho, salons ir tik mājīgs, man tas ļoti patīk. Skaties, te ir pārnesumkārba, te ir 4 ātrumi un atpakaļgaita. Tātad braucam uz priekšu. Oho, mēs braucam. Tas ir lieliski, tātad šis transporta līdzeklis var darboties un braukt. Tātad es domāju, ka mums vajadzētu novākt visu šo sniegu, bet es to negribu darīt, jo man nav līdzi lāpstas. Es piezvanīšu savam draugam, un viņš atvedīs citu mašīnu, lai izvilktu to no šejienes, labi? Darīsim tā. Šis ir mans melnais Nissan Pathfinder. Mans draugs Antons. Antons atveda mašīnu, lai izglābtu šo pamesto transporta līdzekli. Antons nemāk runāt angliski. Tā ir problēma. Jā. Nē. Viņš nemāk runāt angliski, bet es viņu atradu, kad meklēju citu pamestu transporta līdzekli, bet tā bija ātrās palīdzības mašīna. Jūs varat izmantot šo norādi, lai noskatītos iepriekšējos video, kad es satiku Antonu. Patiesībā Antons bija uz nāves sliekšņa, bet es viņu izglābu. Jā, Antons. Jā. Varbūt viņam vajadzētu iemācīties angļu valodu. Kādas valodas tu proti runāt? Nu, valoda, jā. No skolas atceros valodu. Angļu valoda. Anton, vai tu runā angliski? Apstājies. Šo tu jautā. Apstājies. Ko tu teici? Atkārto vēlreiz. Tik pamēģini. Nē, nopietni. Tik pamēģini. Es tevi nesaprotu, Anton. Tu man nesaproti. Не понимаешь меня? Parūs. Parūs. Kā tevi sauc? Antons. Antons. Tas ir labi. Mēs runājam. Tagad mēs runājam. Tas ir lieliski. Tātad mums ir jāizved šī mašīna ārā. Šis ir tavs draugs, vai ne? Ko ходит Роспорон, бля? Es domāju, ka viņi dara kaut ko, lai izdabūtu mašīnu ārā no šīs sniega ķezas. Es domāju, ka nākamreiz es vienkārši paņemšu lāpstu līdzi. Tas varētu būt vieglāk. Bet kas to lai zina? Varbūt viņi ir profesionāļi. Varbūt viņi zina, ko dara. Patiesībā, paskatieties, puiši, mēs nepamanījām vienu interesantu lietu. Skaista tās mašīnas aizmugure, jā? Skaista bagāžas zona. Tā ir ļoti plaša, un varbūt mēs to varēsim izpakot mūsu turpmākajos video. Ja jūs interesē uzzināt vairāk par šo auto, droši rakstiet savus komentārus. Varbūt mums vajadzētu izpakot šī transporta līdzekļa bagāžu. Tātad, bet tagad mums tas jāizvelk no sniega. Sēdies, Ule, brauc, jā, sēdies. Jā, labi, nekādu problēmu. Labi. Tas darbojas. Tas ir jauki. Kaut kas nav kārtībā ar dzinēju. Tas ir forši. Mēs to izdarījām. Jā, tas ir lieliski. Tas darbojas labi. Tas darbojas tiešām labi. Man jau patīk šis transporta līdzeklis. Tas ir ļoti jauki. Paldies, Antons. Paldies. Tas ir lieliski. Antons visu dara par brīvu. Es nezinu, kāpēc, jo es izglābu viņa dzīvību. Jā, jo es izglābu viņa dzīvību. Viņš vienmēr man palīdz ar mašīnām un citām lietām. Jā? Jā. Sakiet man, ko jūs domājat komentāros? Vai Antonam vajadzētu mācīties angļu valodu vai kā? Tas bija lieliski. Mēs izvilkām šo auto no sniega, un tagad viss ir kārtībā. Tas darbojas un brauc. Un tagad es domāju, ka var to pats vadīt. Sazvanīsim Džavinu vēlreiz, lai pastāstītu viņam labās ziņas. Jā? Labi. Sveiks, Džavin, kā iet? Vai tev ir kādas ziņas? Man ir lieliskas ziņas. Mēs salabojām tavu mašīnu. Mēs izcēlām to no sniega, un tagad tā darbojas un brauc. Forši, vai ne? Tas ir lieliski. Vai tu vari tagad atvest to uz savu bāzi? Labi. Tagad es pats to aizvedīšu. Vai tu tam piekrīti? Pilnīgi nekādu problēmu. Dari tu. Paldies! Es pats aizvedīšu jūsu automašīnu uz savu bāzi, un tad mēs redzēsim, ko darīsim tālāk, labi? Kādam. Jā, paldies! Antons, mēs varam braukt ar šo auto. Aiziet! Antons, apsēdies! Jā, apsēdies! Operator, tu arī var apsēsties. Aiziet! Izbrauksim testa braucienu ar jauno transporta līdzekli. Tā, labi, sāksim. Tas darbojas, tas ir lieliski, tas ir fantastiski, man tas ļoti patīk. Mēs braucam, ak, Dievs, tas ir tik labi. Un bremzes,
Jā, mums ir bremzes, tas ir traki, tīrītāji darbojās, šeit ir daudz mašīnu. Tas ir diezgan bīstami. Vai tev patīk šī mašīna? Labi. Labi. Man patīk šī mašīna, tas ir forši. Man tik ļoti patīk šī mašīna. Tā ir veca, bet ļoti unikāla. Kā būt? Šī mašīna patiešām ir tik ātra. Un to ir viegli vadīt. Un lukturi arī darbojas. Tas ir lieliski. Man tas ļoti patīk. Un tā ir jaudīga. Jā! Jā? Tas ir lieliski. Urā! Tas ir lieliski. Viss darbojas lieliski, puiši. Tas bija diezgan forši. Man ļoti patīk šī mašīna. Tā ir tik ātra un tik nikna. Tā ir tik lieliska, puiši. Bet es domāju, ka mums vajag piezvanīt zilajam sprunkijam. Pasakiet viņam, ka viss ir kārtībā, labi? Es zvanu Džavinam. Es tūlīt zvanu Džavinam, labi? Jā. Sveiks, Džavin! Viss ir kārtībā. Mēs atvedām tavu mašīnu pie manas bāzes. Ko mums darīt tālāk? Vienkārši atstājiet to, kā ir, un es to paņemšu 3 naktī. Labi. Paldies! Nav problēma. Kā jūs sakat, nav problēma. Es atstāšu to savā bāzē. Uz redzēšanos! Tātad, puiši, šodien 3 naktī Džavins, Sprunkijs Džavins, atnāks uz manu bāzi, lai izvestu savu mašīnu. Bet, ja mēs varam savākt 30,000 patīk atzīmju zem šī video, mēs varam jums parādīt, kā tas notiks. Man visur ir daudz spiegu novērošanas kameru. Ja vēlaties redzēt, kā Sprunkijs paņem savu auto no manas bāzes, rakstiet komentāros un uzspiediet patīk. Protams, neaizmirstiet abonēt manu kanālu un nospiest zvaniņa pogu, lai nepalaistu garām manus turpmākos video. Tā arī viss. Tagad mēs nogādāsim auto uz manu bāzi, un tas arī viss. Paldies, ka skatījāties! Mani sauc Slavs. Atā! Tas bija Slavs Adventures Channel.